Labdien! Pastāstīšu jums, kādā veidā jūs varat savas skolas mājaslapā izmainīt stundu laikus. No sākuma lapas dodamies uz stundu izmaiņas un laiki. Un šeit mēs varam redzēt stundu izmaiņas pa klašu grupām, kurām sakrīt zvanu laiki, kā arī mācību stundu laikus visām klašu grupām. Ja mēs vēlamies rediģēt lapu, tad mēs nonākam šādā skatā, kur mums ir iespējams ievadīt, kādas būs izmaiņas, ko es jau apskatīju video par stundu izmaiņām, bet ja mēs vēlamies rediģēt stundu laikus un to, kad kurai klašu grupai ir pusdienas un kad ir zvani, tad mums ir jādodas uz Theme Settings kreisajā pusē. Dodamies uz Theme Settings, un šeit mēs varam atrast tabulas. Tātad pirmā tabula ir zvanu saraksti. Mums ir jāievieš zvanu sarakstu nosaukums klašu grupa, kurai ir kopīgs zvanu saraksts. Šajā gadījumā tā ir piemēram 1., 3. klase, kurai ir vienāds zvanu saraksts, un tad 4., 7. klase, kurai ir vienāds zvanu saraksts. Ja mēs vēlamies izmainīt stundas sākuma laiku, tad mēs to izmainām. Piemēram, šeit mums varētu būt 8:30. Pusdienas, kā mums ir redzams, šeit mums ir 5. stundā, šeit mums ir 6. stundā. Un, ja gadījumā mums ir vēl kāda klašu grupa, tad mēs varam to pievienot. Spiežot šeit pogu pievienot zvanu sarakstu. Mums varētu būt, piemēram, 8. līdz 12. klase. Un tad, kad mēs vēlamies pievienot stundas, mēs spiežam pievienot stundu un aizpildam tabulu. Kad esam pievienojuši zvanu sarakstu, mēs varam to arī noņemt. Ja mēs vēlamies spiežot remove, šobrīd to nedarīšu, vai arī mēs varam noņemt konkrētu stundu, spiežot mīnusiņu remove row. Tad, kad šis ir izdarīts, tad tālāk mēs dodamies uz nākamo tabulu, kur mums klases būs kolonas un katrai klašu grupai būs sava tabula. Un šeit mums ir jāpiešķir klašu grupas nosaukums. Stundu izmaiņām. Mums būs stundu izmaiņas 1., 3. klasē, stundu izmaiņas 4., 7. klasē, un šeit es pievienoju klašu grupu, un tas man sauksies stundu izmaiņas 8. līdz 12. klasē. Bet šeit, kā redzams, man ir šobrīd tikai 1., 3. un 4. līdz 7. klase. Lai man šeit dropdownā ielasītos arī 8. līdz 12. klase, man ir jāsaglabā manas veiktās izmaiņas. Spiežu šeit update. Un tagad šeit apakšā man parādīsies arī 8. līdz 12. klase. Tālāk man ir jāizveido līdzīga tabula kā šeit, un norādot katru klasi un kad tai ir pusdienas. Katru klasi atbilstošajā klašu grupā. Tātad šeit visas klases, kas mums ir no 8. līdz 12. klasē. Tas būs 8. A, kam pusdienas ir P3 laikā. Un pirms mēs apskatām, kā izskatīsies mūsu veiktās izmaiņas, mēs varētu apskatīties, kā izskatās šobrīd. Šobrīd mums stundu izmaiņas un laika izskatās šādi. Mums tātad ir stundu izmaiņas 1., 3. klasē, 4., 7., 8. līdz 12. klasē pagaidām. Mums šeit nekas nav ielasījies, un mācību stundu laiki arī mums ir tikai 1., 3., 4., 7., 8., 12. arī mums ir jau ielasījies. Šeit pie P3 jāpieraksta pusdienas. Tā, šīs pusdienas. Nu, lūk, un tad, kad es nospiežu update un atjaunoju šo lapu, tas, kas mums izmainās pie 8. līdz 12. klases, mums parādās saraksts, un šeit mums arī izmainās parādot pusdienas, kurā laikā tas notiek.